Lai programmā Revit pievienotu savus lapas izmērus, sākumā nepieciešams atvērt ir Control paneli, View Devices and Printers, un pie esošajiem printeriem izvēlēties jebkuru, un augšā parādīsies Print Server Properties. Lai šeit jūs redzat visas pieejamās lapas, kuras jums šobrīd ir uzstādītas datorā. Lai pievienot jaunu lapu, jāuzspiež Create New Form, jāievada lapas nosaukums un jāievada lapas izmēri. Jāmin, ka width nozīmē lapas nevis platums, bet gan augstums, un height nozīmē nevis augstums, bet platums. Līdz ar to pie platuma, pie width jāievada ir lapas īsākā mala, bet pie height lapas garākā mala. Pēc tam jāuzspiež Save Form. Tālāk, lai šīs lapas pārkopētu uz citiem datoriem, nepieciešams atvērt ir Regedit. Lai to izdarīt, nepieciešams administrātora tiesības. Šeit jāatver ir Hockey Local Machine mapīte, System, Current Control Set, Control, Print, Forms, un šeit redzēsiet viss printer form lapu izmērus, ieskaitot jauno, kurus esat izveidojuši. Lai eksportētu šīs formas uz formas mapītes, uzspiediet labo taustiņu un uzspiediet eksportu. Izvēlieties direktoriju, uz kurien eksportēt, un nosauciet failu. Tiks izveidots registry files, un, lai šo failu iekopētu citos datoros, nepieciešams atkal atvērt Regeditu, un jāuzspiež ir file un import. Atrodiet jūsu reģistrācijas failu, spiediet Open, un, kad šīs paziņojums tiks parādīts, tad jūs izveidotie lapa formāti tiks pārkopēti uz izvēlēto datoru. Tālāk atverot Revitu, jūs varat redzēt, ka jūsu izveidotais lapas formāts ir pievienots. Jāpiemina, ka šī metode nestrādā AutoCAD programmām, jo tās izmanto citu sistēmu.